Caur 8 dzīves stāstiem un šķietam ikdienišķiem notikumiem fotogrāfijās topošais fotomākslinieks Toms Ločmelis aicina paraudzīties uz dzīvi mums apkārt. Uz dzīvi, kas fiksēta Madonas novada Vestienas pagastā, bet tikpat labi tā varētu būt jebkura cita vieta Latvijas laukos. Man liekas, viss kopā būs tas nozīmīgais, tādēļ, ka es pats visos piedalījos stāstos un bija doma 9 stāsti ir 8. Es domāju, ka es būšu pats 9. tādēļ, ka es visos piedalījos. Mums ir cūku bēres, kūts, tas ir vienkārši tāda ikdiena. Mums ir cepumu, taisīšana, cepšanās, skolas ikdiena. Tad ir kartupeļu stādīšana, piena mašina. Tad ir vienkārši draugu atpūta, virpotava. Toma fotoizstāde tapusi pateicoties izturētajam projektu konkursam Hipotēku bankā, bet galvenie atbalstītāji un uzmundrinātāji Tomam ir ģimene. Tie rosina Tomu nebaidīties no radošiem meklējumiem. Tā īstenā patiesā latviešu daba jau laukos. Un arī tie rīznieki vairāk tomēr tiecās uz laukiem. Un tas prieks, ka jaunieši ir sapratuši to, ka bez laukiem nevar pastāvēt ne valsts, ne Latvija, ne mēs paši. Un viņi skatās to. Šos laukus bauda un pasniedz mums savā skatījumā. Bišķiņi varbūt tāda uzdzen nostalģija, ka liekas, ka tie lauki tādi baigi smagie, jo tās bildes tādas smagas, bet tā ir patiesība. Tāda viņi ir. Bet, protams, ka ir šie smagie brīži uz laukiem. Ļoti patīk, jo apkārt ejot, tie jau ir tie paši mūsu cilvēki. Un viņus ieraudzīt citādāk, vai arī šīs mūsu lauku dzīves mazās situācijas un mirkļi, kas ietverti fotogrāfijās, tas ir fantastiski. Ļoti pozitīva, ļoti interesanta galerija. Tās lietas, kas ir aizmirstas, ir, protams, momenti, varbūt tās, kas man varbūt nav tik patīkami acī, piemēram, cūku bēres, ja? Bet tādi momenti, ko mēs ikdienā neredzam, superīgi. Melnbaltie kadri, tādā rakursā, ļoti skaisti. Man ļoti patīk šī galerija. Vestienas kultūras namā Toma Ločmeļa fotoizstāde aplūkojama līdz 8. oktobrim. Pēc tam tā apceļos arī citas izstāžu zāles Latvijā, bet noslēguma izstāde paredzēta Norvēģijā.